Lai velo zādzības nebūtu tikai kā cīņa ar veicirnavām, nu pat sākusi darboties mājaslapa ar policijas atbalstu, kur var piereģistrēt savu velosipēdu, iegādāties uzlīmi un arī uzzināt informāciju par nozagtajiem ritiņiem. Nav nekādas uzskaites, CSDD to pagaidām nevar iztaisīt, tāpēc mēs atveram, tā kā pats bija upuris, un tāpēc izdomājam tādu saitu. Var te paskatīt. Tev ir vizuāli redzami visi nozagtie velosipēdi, ja? Var tāpat ielikt sērijas numuru velosipēdam un pārbaudīt, ir viņš zags vai nav. Arī policija atzīst, ka ir spērts viens nozīmīgs solis zagļu pieķeršanā. Diezgan palīdz, teiksim, ar policiju tos riteņus atpazīt un vismaz sāk parādīties kaut kāda skaidrība. Ja savādāk, ja, teiksim, cilvēkam nozog riteni, viņš paziņot, ka ritenis ir bijis tur tāds spēlēks un, principā nereāli atrast tādā veidā. Ar šis saits viņš ļoti palīdz. Lai arī Veloreg mājaslapas uzturētājs neizpauž, cik liels skaits reģistrējies, tā vien šķiet, ka daļa velo īpašnieku vēl tikai domā par šādu iespēju. Dzirdēts, kad ir tāda iespēja viņu pieteikt, ir lapiņas, kuras pats var pierakstīt numuru, velosipēdu, bet kaut kā tas nav bijis aktuāli, bet laikam jūs tā kā atgādināt vajadzētu izdarīt beidzot. Nē. Pret zakšanu? Nē. Jūs zināt kaut ko tādu? Nē, es neesmu, bet plānoju to izdarīt, lai vieglāk ir atpazīt savu velosipēdu, ja man viņš gadījumā tiek nozagts. Rūta Madrā, Ivo Veiss, Bestabu. Cerams, jums noderēs šie tikko redzētie kadri un nedaudz pārfrazējot zināmo frāzi, sargā savu velosipēdu pats un iespējams arī Dievs to sargās.